Šoreiz pārliecināsimies, vai latvieši ir izpalīdzīgi, ja atgadās kāda ķibele uz autoceļa. Vispirms palīdzību lūgs Rūdis, pēc tam es. Labdien! Man ir avārija, man nav degviela, viss mašīna nebrauc. Jūs varat mani palīdzēt? Es esmu no televīzijā, mēs esam no Bestabu. Tur ir kamera, mēs meklējam šodien, ja latvieši ir izpalīdzīgi. Es atvanos. Čo? Mēs esam no televīzijā, no Bestabu raidījums. Tur ir kamera. Tur ir kamera. Попался. Tur ir korespondente. Krieviski runā, krieviski. Готовы помочь? Всегда на дороге? Ну, конечно. Конечно. Ну, надо, что ж делать. Люди должны друг другу помогать, правда? Man tagad bija ļoti laba pieredze. Tas bija 30 minūtes, es stāvēju tur, un tur apmēram 6, 7, es neskaidroju. Tik daudz mašīnas stopē un grib man palīdz. Jā. Izskatās, ka Rūdim veicās vienkārši lieliski. Paskatīsimies, kā būs tad, ja palīdzība nepieciešama sievietei. Labdien! Man šķiet, ka man dīzeļdegviela beidzās līdz benzīna tālpam nevaru tikt, ko lai es daru. Varu palīdzēt kaut kā? Jūs varētu, bet nav man virvis. Nav mašīnā, ja virvis. Virvis nav. Es nezinu, kā viņš palīdz. Ieiet, reku, te pat tāds servis. Jūs... Ieiet viņiem varbūt būs kanniņā, kad dīzeļdegviela kanniņi. Lai viņi paņem kanniņu, viņiem būs, jā. Tad aiziet ielējiet un ielējiet tā kanniņu, viņiem jau būs trekķers viss.
Я думаю, вам нужно пойти купить дистопливо и залить тогда. Машина пусть здесь стоит. Ну, спасибо вам большое. Kas notiek? Nu, laikam benzīns beidzās, es domāju. Es kannu meklēju. Jūs kannu meklējat? Nē, patiesībā man viss kārtībā ar mašīnu. Es gribēju pārbaudīt, vai jūs palīdzat. Sakiet, kā jūs sauc? Jūs Mihails. Mihails, paldies jums, Mihails. Veiksmīgu dienu. Reku jums kanniņu. Jā. Ejiet to pāris latiem iepildiet, tad es atnesīšu leikannu un ieliesim. Līdz kāds autovadītājs piestāja, ar izstieptu roku nebija jāstāv ilgāk par 1 minūti, un pusstundas laikā man palīdzēja 11 autobraucēji, bet abiem kopā ar Rūdi pat veseli 18. Paldies visiem! Skaidrīte Nitiša, Ivo Šapickis, Berstabu.